tikai un vienīgi elektroniskā nauda, tas nav iespējams. Nu, jūs esat pelnījuši tikt aizslaucīt 3. oktobrī. Bet, ja tas notiek ziemā, ja tas notiek augstumā, Universāla veikalam ir tāds direktors, tāds baigais bosiks, Daina Šlesers, no viņa visi tur baigi baidās. un no kurienes dzima vārds buldozers, kurš viņu izdomāja? Pa kosmonautiem grib būt daudz, bet raķete ir tikai viena. Nevajag atklāti muldēt, melot un izlikties par to, kas tu vispār nemaz neesi. Jaunā vienotība, vecā vienotība, ja progresīvā vienotība, kā tautā viņas sauc. Nu, un tas, laikam, vienā teikumā ir sit savējos, lai svešie baidās. Tā principā mēs tagad esam palikuši par minoritāti, mēs vairs nevaram izteikties un runāt par vērtībām. Bet mēs jau nevarējām iedomāties, ka esat tik pilnīgi absolūti traki. Mēs redzam, kādas naudas tiek piesaistītas praidiem, bet ņemot vērā, ka Latvijas galvenais karogs ir izvērtība un maucības, ļoti atvainojos, ja tās ir vērtības. Mēs esam izvairījušies pa milimetru no lodes. Es to nesaprotu, godīgi sakot, es to nesaprotu, negribu saprast un negribu akceptēt. Nē, nu pagad, nu tā nav, nu jūs man te karināt kaut kādas makaronas uz ausīm. Kā tas ir sanācis, ka populārākā partija Vienotība šodien jau ir zem 5%? Mans tētis ir laimīgs vai vesels, tad arī es esmu laimīgs vai drošībā. Nu. Katrs velk deķīt uz savu pusi un beigās neviens ne par ko neatbild. Par šodienu mums bija plānots ar Ēriku aprunāties par visu kaut ko, par to, kā mēs esam iepazinušies, par to, kas mūs saista, ko mēs esam darījuši kopā. Bet ņemot vērā aktualitātes, tomēr mēs sāksim ar tādām nopietnākām lietām. Tad braucot uz biroju, es klausījos Latvijas televīziju, kurā pirmais sižets bija, protams, par vētru, par nodarītajiem postiem, tad sekām, kā tas viss tiek atjaunots. Un, ziniet, tur ir daudz problēmas. Tas, kad ik pa brīdim notiek kāda vētra, pie tā mēs it kā esam pieraduši. Pēdējā tāda paliela vētra bija pirms 2 gadiem, un bija atsevišķas Latvijas vietas, kuras nebija skartas, bet bija tādas, kur principā daudzi koki, tā skaitā 100-gadīgas priedes, tika nopļautas, arī liela ozole, oši, bērzi tika izrauti ar saknēm. Tagad mēs arī redzam, ka arī pilsētas centrā, Rīgā un daudz kur citur, Pierīgā, un principā arī visā Latvijā ir ļoti daudz ne tikai salauzti koki, bet arī izrauti ar saknēm. Bet stāsts ir ne par to jūs visi esat redzējuši. Tas, ko es šodien sižetā dzirdēju, un tas, kas man radīja liels pārdomas, ir tas, kas ir saistīts ar mūsu drošību un ar cilvēku dzīvi. Tātad mēs jau 35 gadus dzīvoja neatkarīgā Latvijā. 5. gadu Ukrainā iet karš, un mēs ļoti bieži saucam, ka Latvija dronu liela valsts, un ka mēs esam baigi krūtie, mēs esam daudz ko sasnieguši. Un tagad pēkšņi rāda sižetu no Aglonas. Tā ir Latgale. Un izrādās, ka tagad, kad mēs ar jums runājam, tur joprojām nav ne elektrības, ne arī sakaru. Un tie cilvēki, kas tur dzīvo, un es saprotu, ka tādas vietas vēl daudzas ir Latvijā, kurā nav ne elektrības, ne sakaru, viņi ir tādā tā kā neziņā, un trakākais ir tas, ka bija arī intervija ar kādu sievieti, kur teica, ka viņai nav naudas, jo viņa tā kā ir pieradusi norēķināties ar kredītkarti, banka nestrādā, bankomāte nestrādā, un viņa neko nevar nopirkt. Es pieļauju, ka varbūt tas, ka viņa Latgalē, tas var palīdzēt, jo tur tomēr cilvēki viens otram palīdz, bet tā doma, ka jāpāriet tikai uz elektronisko naudu, kuru var izslēgt vai no caur vētru vai caur kādu kiberu uzbrukumu, tas ir vairāk nekā skaidrs, ka tikai un vienīgi elektroniskā nauda, tas nav iespējams. Ja tev nebūs skaidra nauda, var sanākt tā, ka tu ilgāku laiku esi atraucis no šiem sakariem un tev finanses nav pieejamas. Es domāju, ka tas ir apliecinājums tam, ka mēs nevaram rīkoties tā, lai Latvijā būtu tikai elektroniskā nauda, jo mēs, diemžēl, nekontrolējam visu to jauno tehnoloģiju, un, kā es teicu, tagad bija vētra, bet ja ir kāds kiber uzbrukums, un viss, cilvēks paliek neēdis un nevar vairāk pat uzturēt savu ģimeni. Tālūk, tā kā tās ir manas pārdomas.
Es gribētu lūgt Ērikam Stenziniekam pakomentēt, kā viņš redz šo situāciju, kā viņš to vērtē, cik labi rīkojušās ir atbildīgās amatpersonas gan Rīgā, gan citās pašvaldībās, gan arī valstī. Nu, un tad mēs runāsim arī par lietām, kas skar mūsu attiecības un tas, kā mēs esam, kā es teicu, iepazinušies un kā mēs esam sadarbojušies. Tā kā Ērika, lūdzu. Nu, sveicināt visi, jā. Divas lietas. Pirmā par mūsu gatavību krīzes situācijām. Vētra bija stiprāka nekā citām reizēm, apmēram tāda kā pirms 20 gadiem, 2005. Gadā. Bet es gribu teikt, ka tā nebija Ņūorleānas, kaut kāda Katrīna, kur veselu pilsētu sagrauja, pilsētu aplūst, vai kaut kāda Fukušima vai kas. Nu, tā bija pastipra vētra, un es šodien atbraucu uz Rīgu no Kolkas. Es dzīvoju Kolkā, druskais Kolkas, un man nebija 2 dienas ne elektrības, mobilie torņi, LMT, neviens tornis nestrādā. Un sakara nav, un cilvēki ir praktiski bezpalīdzīgi. Un šeit es gribu pāris lietas pateikt par mobiliem operatoriem, mobilām tehnoloģijām, no kurām ir atkarīga mūsu saziņa kritiskās situācijās, vai mēs varam izsaukt palīdzību, vai mēs varam sazināties viens ar otru. Es dzirdēju ziņās, ka mēri nav spējuši sazināties reģionos ar citiem darbiniekiem, ar dienestiem un savā starpā. Un, dārgie operatori, es saprotu, ka šī GSM tā ir novecojoša tehnoloģija. Viņi visi ir sapratuši, dārgie operatori, ka nākotne ir orbitālajās tehnoloģijās. Viņi pat īpaši vairs neiespringst. Un tur, kur kādreiz bija labi sakari un zona, šobrīd vairs sakara nav. Un viņi kaut kā ir ļaujušies pašplūsmai. Un tas, ka mobilie torņi beidz darboties pēc dažām stundām, kad nav elektrības, nu tā ir vistīrākā nolaidība. Jūs zināt, kādas pakalpojumus jūs nodrošināt, jūs zināt, kas no tā ir atkarīgs, kāda atkarīga valsts drošība, visu mūsu iedzīvotāju eksistence lielā mērā. Un tas, ka jums ātri izlādējās akumulātori vai jums nav dīzeļa ģeneratori, nu, tā ir vistīrākā nolaidība, jo kas ir? Jūs teiksiet, mums tādas tēriņi nav paredzēti. Tad jautājums, pievediet to degvielu, vai kāds jums ir apdrošināšanas līgums, lai neparedzētos apstākļos jūs tos izdevumus kompensētu. Es teikšu tā, paskatāmies uz citām valstīm, kādi ir labākie piemēri. Ir valstis, kur mēs nevaram mācīties, tāpēc, ka viņiem ir objektīvi iemesli. Tur Islandē ir bezmaksas siltums no vulkāniem, vēl ir dažādām valstīm, ir dažādi faktori. Bet no labākiem piemēriem viss ir pieejams, vai uzprast mākslīgam intelektam, vai paskaties, kā citās valstīs ar to tiek galā, tas viss šeit ir pieņemams. Tas viss šeit ir pārņemams un copy-paste īstenojams. Un es tikai gribu atgādināt, ka valsts šo te novecojošo tehnoloģiju nu pat par 500 miljārdu vai vairāk grasās no TET un LMT iegādāties par mūsu visu naudu. Tā kā, darbie draugi, mobiliem operatoriem tas ir milzīgs pārmetums, jūs neesat paredzējuši viselementārāko situāciju. Un otrs punkts par skaidro naudu. Man Kolkā nedarbojās nedz veikali, ne benzīna tankā tur kaut kādu skaidro naudu, tikai pieņem. Un varbūt šī mums ir laba mācība, jo es personīgi algas dienā uz bankomātu un lai man ir skaidrā nauda. Un uz kartes tur tik, cik vajadzīgi komunālajiem. Un faktiski attieksme pret valsti šajās 2 dienās ir pilnīgi simetriski. Kā valsts pret mani, tā es pret valsts. Nu, klausieties, ka jūs neesat 35 gados un īpaši vēl pēdējos 17, kamēr ieviest likumu, ka mobilajiem operatoriem un kritiskajiem biznesiem ir jānodrošina pamatvajadzības, jūs esat pelnījuši tikt aizslaucīti 3. oktobrī. Jā, paldies, Ērika. Un tas, kam es gribētu piekrist arī šodien no rīta panorāmā, es klausījos, bija intervija ar varam ministru Tavaru, kurš tā arī atklāti teica, piemēram, Olainas mērs bija palicis bez sakariem, nebija ne mobīlie telefoni nestrādāja, protams, arī nebija elektrība. Jo redziet, ja piemēram, elektrība nav, tāpat to reiziet mašīnā, kurā noteikti ir kāda degviela, to var uzlādēt
savu telefonu, un tev vismaz ir sakara. Bet, ja tu gribi zvanīt ātrai palīdzībai, ja kādam paliek slikti, vai ugunsdzēsējiem, vai vienkārši kādam glābšanas dienestam, sakara vispār nebija. Tepat blakus Olainē, nevis tur Latgalē, bet tepat Olainē. Un ko darīja mērs? Mērs sēdās mašīnā, brauc un aizbrauc līdz Jaunmārupē, un tur pēkšņi telefons sāka strādāt. Un tad viņš sāka zvanīt visiem dienestiem. Nu tālūk, tā kā situācija ir diemžēl bēdīga. Un, kā arī teica Ēriks, 5. kara gads Ukrainā, mēs te saucam pa baigo Latviju par dronu lielvalstu. Patiesībā ne mēs tos dronus varam notriekt. Nu, tagad ar lidmašīnām tur kaut kāds dronus ir notriekuši, bet stāsts ir tāds pilnīgi nesaprotami, kur aiziet nauda, ko dara mūsu dienesti. Un pats trakākais arī, es negribu šodien saukt uzvārdus, bet es domāju, ka jūs zinat, ka bija pilsētas, kurās mēri aizgāja gulēt un neko nedarīja. Un tikai no rīta viņi kaut ko sāka komentēt. Bija atkal pilsētas tādas, kurās varēja redzēt, ka mēri darbojas aktīvi, kopā ar dienestiem informē sabiedrību, jo lielākā problēma ir neziņa. Ja cilvēks nezina, kas notiek, ja, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kad ir tiešais sakars. Protams, Latvijas televīzijai vispār vajadzētu pārslēgties kaut kādā īpašā režīmā un sākt raidīt situāciju, kas kur notiek. Bet nē, tur attiecīgi turpināja raidīt tās pašas pārraides, tā kā te arī ir koncerti pat notikuši, un pēc tam brīnās, kāpēc cilvēku attieksme sāk mainīties uz slikto pusi. Lūk, tā kā problēma ir ļoti daudz, es domāju, ka nāksies to visu izvērtēt, bet galvenais ir tas, ka dienesti, diemžēl, koordinācija nebija visaugstākā līmenī, un es esmu arī vēlreiz varu atkārtoties. Es esmu kategoriski pret bezskaidro naudu, lai būtu tikai bezskaidrā. Ir jābūt sabalansētam, un skaidrai naudai obligāti katram cilvēkam ir jābūt vienalga. Kaut vai runa ir par dažām dienām, bet ja pēkšņi uz dažām dienām tev nav šī skaidrā nauda, tad tu nevar aiziet uz tirgu. Kā jūs teicat, laukos gan jau, kad cilvēki tur kaimiņi viens otram palīdzēs, tur iedos kādu pieniņu vai kartupeļus vai gaļas gabalu vai kaut ko tam līdzīgi ēdam, vai dārzeņus no dārza un augļus. Bet, ja tas notiek ziemā, ja tas notiek augstumā, jā, tā kā smagi. Labi, Ērika, varbūt tad parunāsim par patīkamākām lietām. Vēl vienkārši pāris. Lūdzu. Vienkārši vēl pāris momentus. Man ir Starlinks, tāpēc, ka, es teicu, mobilē operatori kolkā praktiski nelietojam. Un tie risinājumi ir ļoti vienkārši valsts līmenī pieņemami. Piemēram, ka visi 3 operatori, Bita, Tele2 un LMT, viņi nevis naidojās savā starpā, tur greizsirdīgi sūdz viens otru visu laiku tiesā, bet viņiem tā saucamais nacionālais roamings. Ja viena operatora zonā nav pārklājums, un īpaši jau krīzes situācijās, uzreiz tavs telefons tiek pārslēgts uz to operatoru, kam tajā brīdī tur ir pārklājums, bez greizsirdības, tāpēc, ka tas ir nacionālās drošības jautājums. Un otrs variants, protams, Amerikā jau šāds variants ir, kad Starlink sadarbība ar viņa operatoru T-Mobile, ka tad, kad pazūd T-Mobile pārklājums, viņiem ir līgums ar Starlink, un tajā brīdī tev tiek nodrošināts Starlinks. Tad tie visi ir sen zināmi un atrisināmi jautājumi, un tā vienkārši nolaidība, ja tas nav ticis darīts, pie kam vēl kaimiņos notiek karš. Labi, paldies, varam pāriet pie sadzīviskām tēmām. Jā, tātad, Ērika, varbūt tad pastāsti, kā mēs iepazināmies, un no kurienes dzima vārds buldozers, kurš viņu izdomāja. Tā, lūdzu, stāsti. Te laikam jāattina vēsturi diezgan tālu atpakaļ, un tas ir kaut kas, ko pat Ainārs nezinu. Es kā jauniņais dizaineris, tas bija mans vienīgais mūžā algotais darbs. Es strādāju tādā kooperatīvā Artava, un viņiem birojas vai tas kabinetiņš toreiz atradās 3. stāvā vecajā universāla veikalā. Un apkalpojām mēs to pašu universālu veikalu ar manām pirmajām iemaņām uz vecā Macintosh datora. Ar kaut ko es mācījos ar kustināt peli, un man priekšnieks teica, ka tikai universāla veikalam ir tāds direktors, tāds baigais bosiks, Ainašs Lesers, no viņa visi tur baigi baidās. Un kaut kur, un klaus, ko viņš saka, tāpēc, ka viņam nevar runāt pretī, tāds viņam raksturs esot.
Un tad, laikam, mēs kaut kur viņu satiku, un tā, tas tur Šlesers aizgāja. Tas bija gads, man liekas, man šķiet kaut kāds 93. varēja būt, vai, vai 92. Nē, tas 95. 6. varēja būt. Pirms tam es nebiju, tas bija 95. 96. Varbūt. Man ar to laiku joslu reizēm jūk. Un tā tas pagāja. Tas bija viens brīdis, viens tāds mirklis. Un tad es redzēju Aināru Šleseru, man bija Ford Sierra sarkans, un es benzīna tankā Statoilā biju iebraucis. Es tur Šlesers piebrauc, un bija Honda Legend. Tāds baigi krūtais Japāņu automobīls tolaik bija. Tā bija otrā epizode. Un trešā epizode bija tāda, kā 2000, manuprāt, 2. gadā. Kurā gadā Latvijas pirmā partija? 2002. 2002. Man Arnolds Laksa, mēs no Kraibankas bijām pazīstami, un viņš šoreiz bija Aināra partijā un palūdza man uztaisīt kaut kādu tekstu bukletiņam, jo viņam tur īsti kaut kā tur negāja ar tiem reitingiem. Es kaut ko uzrakstīju, viņiem iepatikās, un tā kampaņa aizgāja. Bet Ainārs tāpat bija saticis tikai pāris reizes, bet tad Ainārs man uzaicināja Jūrmalā Mellužos. Viņš saka, atbrauc, tur mums būs tāda labdarības nometne daudz bērnu ģimenēm. Es atbraucu, un tiešām es skatos, ka tur ir daudz bērni un tādas pussabrukušas kempinga mājiņas. Un izrādās, ka Ainārs bija nopircis to pussabrukušo kempingu, un tur tādas drusciņi piekoptas tās mājiņas, un tur notika tā vasaras nometne, tur es iepazinos ar Inesu. Un man līdz šim bija priekšstats, ka viņš tāds biznesmenis, bosiks un tā. Un te es pirmo reizi redzēju to Aināru un Inesu cilvēcīgo, es teiktu kristīgo pusi, bet drīzāk tādu vispār cilvēcīgo. Un man kādas, varbūt pirmo brīdi bija tāds šaubas, varbūt, ka tā ir kaut kāda poza vai popularitātes gūšana, bet nē, un man daudz ir pārmetuši, ka tu tur pārdevies Šleseram un tu tur ar viņu kaut kā kopā tik ilgi un droši vien tur maksā Maskava vai Kremlis vai kaut kas tāds. Bet es gribu pateikt, ka ap tiem 30 gadiem reklāmā es esmu taisījis kampaņu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Kampaņu mēs vinējām pie Dombrovska valdības par eiro ieviešanu Latvijā un saņēma pat goda rakstu no Dombrovska, no ekonomikas ministra tolaik, un tolaik man tiešām bija visas iespējas pārslēgties, apkalpot tiesiskumu koalīciju, un to darīja viens normāls reklāmists. Viņiem jābaro ģimenes, viņiem ir jāmaksā kredīti, jāuztur uzņēmums un darbiniekiem algas. Un es to būtu mierīgi varējis darīt, bet man ir kaut kāds tāds spītīgs raksturs, un man vienkārši no sākta gala riebās viss tā tiesiskuma koalīcija, un es būtu neskaitāmas reizes bagātāks, ja es būtu turpinājis viņus apkalpot un vinnējis visādas valsts pasūtījumus, no kuriem tiku atšķelts, protams, pilnībā, un brīvībai un neatkarībai ir sava cena. Un, ko man Ainārs varēja maksāt, ka viņš nebija pie varas, vispār nebija politikā, un nekāda sakara viņam ar to nebija. Un brīvībai, kā es saku, ir sava cena, izrēķinām naudas izteiksmē, cik es būtu nopelnījis, un paklausot aicinājumiem, nāc taisi mums kampaņas, visu kaut ko, negribēju, tāds man raksturs, tāda Aināra un ir. Vēsturu. Jā, ir kaut kādas lietas, kuras es, godīgi sakot, nepiefiksēju. Pirmo reizi tagad dzirdēju no Erika, ka viņš bija tajā nometnē, kuras mēs organizējām, ja nemaldos, tad tie bija 90. gadu beigas jau, vecā kempinga teritorijā, un arī, protams, tur bija diezgan kurioza situācija. Mums jau ir tā, tad kad ir degradēta teritorija, tad viņa var atrasties kaut vai līdz šodienai. Bet, ja tu gribi kaut ko izdarīt, un bija doma tāda, ka mēs to nopirkām kempinga teritoriju, un kamēr mēs neko nebijām vēl izdomājuši darīt, Ines izdomāja jātais tās bērnu nometnes, un tad mēs sarūpējām gan visu dzīvošanai, tur bija segas, spilveni, viss, kas ir vajadzīgs gulēšanai, un, protams, arī bija jānodrošina ēdināšana, un mēs arī organizējam to visu, un tos bērnus ēdinājām, un tur bija 1000 bērni izgāja caur to visu nometni.
Bet tajā brīdī, kad tu sāc darīt, jau tajā laikā uzreiz dienesti saka tā, kas tie par ēdieniem, jums tur nav kārtīga ēdnīca un viss. Es saku, bet tie ir kempingi, tas jau ir kempings, tas jau ir tā kā dzīvošana pie jūras. Nu, ja cilvēks var teltī dzīvot, tad kempingi arī, lai gan tur bija ūdens un tolets, viss bija. Bet tie dienesti jau tad čakarēja visu. Un principā pat labdarības organizācijas tika apgrūtināts. Man šeit kaut kāds 3-4 gadus to nometni organizējam, bet ar regulāri nāca pārbaudīja par to, vai viss atbilst likumam, bet, kā es teicu, šādi ar labdarību nodarboties nav tik vienkārši. Bet, Ērika, par to buldozeru. Kā radās buldozers? Izstāsti, kas izdomāja to? Laikam viss sākās ar Aigaru Kalvīšu kaut kad nejauši izmest to tekstu, ka ar Šleser enerģiju var pusrīgu apkurināt. Pusķengaragu. Vai pusķengaragu var apkurināt. Man uzreiz kaut kā piešķīlās tā analoģija, ja enerģija, kas tu esi? Tu esi motors, raķete, buldozers. Tur nebija tikai buldozers, tur bija arī Šlesers raķete, tur visi tie saukļi, kad pa kosmonautiem grib būt daudz, bet raķete ir tikai viena. Un mums bija tādas uzlīmes, darbojas ar Šlesera enerģiju, melns uz dzeltenu uzrakstīts, salīmējām visu kaut kur tikai var uz ekskavatoriem, uz buldozeriem, uz ceļaruļiem, pat uz liftiem un eskalatoriem. Un Rīgā bija kādreiz tādi stendi, man šķiet Clear Channel, tādi trīsstūraini, vai apaļi, kur lēnām griezās. Un es domāju, ir arī Šlesera enerģija, un tur kampaņa un tie Aināra portreti ir. Mēs palūdzām tai kompānijai, tātad reklāmas stendu kompānijai, vienkārši vai mēs nevaram 3 reizes lielāku to spriegumu padot uz to stendu, un tad tur bija tas darbojās ar Šlesera enerģiju, vienkārši nenormāli ātri griezās tas stends. Tā tas aizgāja, un sākumā Ainārs bija tāds drusku neizpratnē, kāds tur buldozers, kas tur kā. Es saku, bet kā es pie labākās gribas nevaru, tev ar kaut kādu balerīnu vai tauriņu, kad Šlesers, tāds tu esi, viņš tā piekrita, un tā tas arī aizgāja. Bet tas ir, man šķiet, komunikācijas un vispār reklāmas pamats, ka tu nedrīkst kaut ko kardināli pretēji taisīt. Tev principā ir jāstāsta tas, kas jau tu esi, tikai tu vari uzlikt bišķi kāju uz tā gāzes pedāļu un piespiest to gāzi. Ja? Tā, nevajag atklāti muldēt, melot un izlikties par to, kas tu vispār nemaz neesi. Kā tur, piemēram, progresīvais Staķis, tur tagad pilsēta, ģimenēm, daudz bērnu, ko tu muldi? Tas viss, tu tieši esi 180 grādu pretēji tam. Tāpēc arī neviens netic, ja? Labi, Ērika, tagad varbūt par politiku, ja mēs nedaudz runājam. Pastāsti, kā tu redzi esošo situāciju. Jo tā ir sanācis, ka jaunā vienotība, vecā vienotība, ja progresīvā vienotība, kā tautā viņas sauc, pie varas bez pārtraukuma jau ir 17 gadus no 9. gada. Un bija pasaules finanšu krīze, kas piemeklēja arī Latviju, bija daudz problēmas, bet tajā laikā bija tā, ka Latvija bija 2. vietā aiz Igaunijas. Aiz mums bija gan Lietuva, gan Polija. Šodien Latvija ir absolūti viena no pēdējām valstīm ekonomiskajā attīstībā. Igaunija un Lietuva mūs ievērojami apsteigusi. Un, ja kāds saka, ka nevar tā būt, tad es saku, ziniet, fakti ir tā iznīcinoši par sliktu Latvijai. Ja gadā Latvijas budžeta ienākumi ir apmēram 15 miljārdi eiro, izdevumi 17 miljārdi eiro, tad Latvija aizņemās 2 miljārdus. Tad mazai Igaunija ir apmēram 17,5 miljārdi ienākumu, 18,5 miljārdi izdevumi. Tātad viņiem ir lielākie ienākumi izdevumi, bet tas, kas ir jāatcerās, ka Igaunijā ir par 500 miljonu mazāk iedzīvotāji, Latvijā ir apmēram 1,8 miljoni, Igaunijā ir apmēram 1,3 miljoni. Ja mēs izlīdzinām cilvēku skaitu, tad sanāk, ka Igaunijas ienākumi valsts budžetā ir apmēram par 10 miljardiem lielāki. Tātad mūsu ekonomikā kaut kas nav kārtībā,
jo ienākumi krietni mazāki. Tas nenozīmē, ka mums ir nodokļi pa mazu, ja pasarg Dievs, jo es neticu, ka caur lieliem nodokļiem mēs varam kļūt bagātāki. Bet problēma ir kāda. Mums ir apmēram par 15 miljardiem mazāk izsniegtie kredīti salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu. Tātad viņiem ekonomikā strādā par apmēram 15 miljardiem vairāk naudas, kas nāk no bankām, kas ģenerē darba vietas ienākums. Plus apmēram par 15 miljardiem viņiem ir lielākas investīcijas uzkrātās. Un ja mēs saliekam divus ciparus 15 plus 15, tas nozīmē, ka Igaunijas un Lietuvas ekonomika, tas ir aptuvenie cipari, ir par 30 miljardiem vairāk naudas nekā Latvijā. Tie cipari ir iznīcinoši, kā jūs atceraties, arī 18. gadā bija kapitālais banku remonts. Latvija, kas vēl uz to brīdi bija vadošā valsts finanšu jomā, praktiski iznīcināja visas bankas, visu aizvēra, lai gan tas saucamais attīrīšanās process notika arī Igaunijā, Lietuvā, ko mēs šodien redzam. Visi lielākie pasaules fintech uzņēmumi atrodas Viļņā, Lietuvā. Igaunijas finanšu eksports vienkārši ir aizgājis kosmosā, kur pretī Latvijā ir valsts, kas ir ļoti tagad slavena ar to, ka Latvijā nevar atvērt kontus, ka kontu atvēršana prasa ilgu laiku. Vairāk 100 000 Latvijas uzņēmumu un privātpersonas ir atvēršas kontus ārvalstīs, pirmkārt Lietuvā. Kaut kā tā, kā tu, Ērika, raksturot to situāciju saistībā ar esošo varu, lai gan tagad ir Kulbergs, bet kaut vai varu līdz Kulberga atnākšanai. Un jautājums ir tāds, kā tu vērtē jauno progresīvo vienotību, kas patiesībā ir veca progresīva vienotība. Mēs nerunājam par Kulbergu 3 vai 2,5 mēnešiem, mēs runājam par iepriekšējiem 17 gadiem. Un tas, laikam, vienā teikumā ir sit savējos, lai svešie baidās. Jo kā var to nodarīt savai tautai, un es neko neteiktu, ja tie apstākļi būtu objektīvi, tur Covid vai karš, bet mēs visi sākām pie līdzīgām pozīcijām. Tu paskaties pa labi, tur Igaunija, paskaties pa kreisi, tur Lietuva. Un par to ir rūgtums. Kā tu savai valstī to var nodarīt? Banku kapitālais remonts. Tur atbrauc amerikāņi vai atbrauc Bordāns vai no Amerikas vai kas. Un banku kapitālais remonts. Mums nevajag nerezidentu naudu, mums nevajag neko. Tagad kaut kādā raidījumā sēž Amerikas vēstnieks, vai tas bija pie Dombura vai kādā citā raidījumā. Viņš saka, es nevaru kontu atvērt Svetbankā. Viņš saka, mēs jau jums tā kā iedevām kaut kādas tur dažus padomus, bet mēs jau nevarējām iedomāties, ka tas ir tik pilnīgi absolūti traki. Un mēs tādā veidā īsā laikā aizvērām Aizkalkuls banku, atdevām lietuviešiem pilnībā savu finanšu banku sektoru, atdevām lietuviešiem savus ostas, Rīgu, Liepāju, Ventspili, pat mazās ostas, un tagad Klaipēda, kas bija vidēja izmēra osta, ir lielāka par visām Latvijas ostām, ieskaitot pat arī mazās ostas. Un kā tu to var nodarīt savai tautai? Un man brīžiem ir tā neizdzēšama asociācija, ka tas ir faktiski tas pats, kā tur 50. gados. Tur savējie pat arī tur visādi kalnbērziņi un lāči un tur vienkārši terorizēja savu tautu, lai tiktu kaut kādā augstākā činā vai pozīcijā Maskavā. Un tagad tie pēdējie 17 gadi ir tādi, ka nodara savai valstī iespējami lielāku kaitējumu, lai tiktu augstākā pakāpē, augstākā pozīcijā kādā starptautiskā organizācijā, vienalga Briselē, ANO vai kur citur. Tas ir briesmīgi. Principā es savā dzīvē, man neko daudz nevajag. Es esmu diezgan brīvs cilvēks, un es varētu dzīvot savā kolkā un nelikties nezins. Bet laikam te nāk tie 50 un pāri jau tuvu 60 gadiem, un tas, ko Krievi varbūt kaut kādā filmā citāts, kad zadžeržāva bidne, tiešām tas rūgtums pa valsti, tāds un ne tikai rūgtums, bet dusmas un tiešām dusmas. Un es domāju, ka ar savu pieredzi uzņēmēju darbībā un komunikācijā un kādu organizāciju dibināšanā un vadībā ar savām zināmām spējām, talantiem un izglītību es varētu būt
valstī vai Rīgas domai vai valstī noderīgs. Nu, viņi izdomāja, ka es nevaru būt noderīgs, es sēžu opozīcijā. Nu, tad arī pagaidām sēžu opozīcijā, bet pagaidīsim 3. oktobri. Jūs zināt, ko darīt 3. oktobrī. Jā, bet Ērika, varbūt tu pastāsti. Ir šāda lietas, kas notiek diezgan loģiski. Bet tu jau vairāk kā gadu esi Rīgas domas deputāts. Mēs kopā nolēmām iet un startēt Saeimas vēlēšanās. Un tad pēkšņi, kad viss ir iesniegts, nāk informācija un saka, zinām, tomēr Ēriks Stenznieks nevar startēt. Un man godīgi sakot, tāda sajūta, ka tu esi pārkāpis kādam vai uzkāpis uz varžaciem, laikam negrib tavas asās runas dzirdēt no Saeimas tribīnes, jo loģika nav nekāda. Ja ir viens likums, viena taisnība visiem, tad jautājums ir tāds, kā tas var būt tā, ka tu esi Rīgas domas deputāts un vienlaicīgi tu nedrīksti startēt uz Saeimas vēlēšanām. Es kaut ko nesaprotu, varbūt paskaidro, un kā tu to pats situāciju vērtē. Faktiski, es jau neesmu sazvērestību teoriju baigais piekritējs, bet tad, kad man pienāca ziņa, ka tev met ārā no tā Saeimas saraksta, kas tur var būt? Es tiešām neko neesmu nodarījis. Tie kaut kādi seni veci grēki, kad mums visiem reklāmistiem tur gāja augstos toņos tas rokenrols, kas pameklēs Googlē, varēs atrast. Bet klausieties, ja Rosļikovs no Baltkrievijas var startēt, ja, mierīgi, viņš ir, man liekas, 2. numurs sarakstā, un es tā kā nemaru ar sen visiem nomaksātiem sodiem, ar visu pārējo, tas uzdod dažus jautājumus, pie kam, tad, kad pienāca tā ziņa, ka Ainārs zvan, klausies, tu met ārā no saraksta. Tas arī prasa, kā Ringolds Balodis, viņš ir tiesību zinātņu profesors, pasniedzējs universitātē, kaut juristi, tur zvejselnieks, kas viņi neizpratnē. Kā tas var būt? Beigās viņi atrod, ka likumā par pašvaldībām, likumā par Saimu, tur ir kaut kāds viena komata, kaut kāds semikols, ka principā, ja tu iesniedz sarakstu kā partija, un tev vēlēšana komisija viņu apstiprina, tad vai apstiprina vai neapstiprina, bet ar 1,5 mēnešu nobīdi, var būt, ja tu tieslietu ministri tolaik tur Lībiņa Egnera vai kas, vienotība, var būt, bet, kā ir, tā ir. Es jau aizgāju uz to vēlēšanu komisiju sniegt paskaidrojumus, bet pilnīgi skaidrs, ka lēmums ir pieņemts, viņiem nav manevra iespējas, viņiem novēlēja, lai viņiem viss labi, lai izdodās tās vēlēšanas, nav tā kā pagājušās pašvaldību vēlēšanas. Viņi bija priecīgi, kad es nespirinos pretī, un mēs šķīrāmies. Lai viņiem veicās, darbā Saeimā ir varbūt daži man zināmi plusi, bet arī ļoti daudz nezināmi mīnus. Tev ir mazāk brīvības, tu esi politiski nozīmīga persona, zem mikroskopu visādās bankās un vidos un visur citur, un droši vien par katru man otro tvītu es tiktu saukts uz Saeimas ētikas komisiju. Man ir brīvāks rokas, es varu turpināt darboties savā profesijā, reklāmā, marketingā, stratēģijās, kas man būtu jāpamet, uzsākot darbu Saeimā. Tā kā turpināšu darīt to, ko es vislabāk māku, arī gan Rīgas domē kā deputāts, gan arī savā profesionālajā darbībā. Es tur piekrastes zvejnieks, atbalstu lībiešu kultūru, vispārējo. Kādas kārtas ir ar tādām jāspēlē? Es tur neesmu drausmīgi apvainojies vai dusmīgs. Es tikai zinu, ka tam 3. oktobrim ir jāgāž tas aizbergs otrādāk, kam sen jau vajadzēja griezties, un tai valstī bija jābūt nopietnām pārmaiņām, un faktiski nesen braucu ceļmalā redzēju plakātu, ka uzsāc karjeru Liepājas cietumā, ko Jaunā vienotība briesmīgi reklamēja kā Latvijas Nokia. Es domāju, tieši kā reiz tas plakāts, fenomenāls. Droši vien tas uzlikts, tāpēc, ka jūs tur paši braucat garām. Es jums novēlu, ka to pirmo piecinieku viņam tur vienkārši ir jāsēž. Tā, Robert, kaut kādi jautājumi ir ienākuši? Vairāk visu laiku cilvēku uzdot, Erika, kā vētra kolkā tiek pazīvot? Man 2 dienas nebija ne elektrība, ne sakara. Mēs jau diezgan daudz visu šo izrunājām. Un es uzskatu, ka ir pietiek ar dažiem lēmumiem, un ja ar lēmumiem vien nepietiek, ka tie mobilie operatori spirinās pretī, tāpēc tu esi premjeras, tāpēc tu esi ministrs, visus 3 mobilos operatorus, valdes priekšsēdētājus
vadītājs pie galda, situācija tāda, drošības situācija arī tāda, jūs esat atbildīgi par to, nodrošiniet. Ja jūs spirināsieties pretī, es atradīšu 100 veidus, kā jums dzīvi padarīt grūtāk, ticiet man. Un tieši tā runāja kādreiz Vaira Vīķa Freiberga, un diezgan no viņas bijājās, un viņi toreiz klausīja. Tas viss ir atkarīgs, cik spēcīga personība esi. Ja tu esi lupat un ļerpat, un nevienam nevar pīkstēt pretī, nedz Zviedru bankām, nedz mobiliem operatoriem, nedz 3 mazumtirgotājiem, tur Rimi, Maksim, Lidls, un cenas mums ir augstākas nekā Lietuvā un Igaunijā. Nedz tu farmai var pīkstēt pretī farmaceitiem, ja, un tam aptieku tīkliem, kur arī cenas citreiz 2, citreiz 3, citreiz drusku augstāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Tas tikai pierāda, ka tu neesi savā vietā, un tev jāaiziet politiskā mēslēnē. Nu, kas tas tāds ir? Viss notiek pie sarunu galda. Reku mūsu piedāvājums, reku jūs iespējas atteikties vai neatteikties, bet tad, ja jūs spirināsieties, tad būs tā. To par jau no 2 cilvēkiem ir sveiciens no Koltas. Jā, nu, super, tad sveicienu no Kolkas Ērika. Nu, sveiciens atpakaļ, un viss. Jā, bet es gribētu tādu vienu emocionālu jautājumu izrunāt pirms kāda laika. Viena no mūsu slavenākajām opera dziedātājiem Elīna Garančs vienā no intervijām teica, ka ja kādreiz viņa mēģināja ļoti piedomāt, ko viņa saka, tad šodien ir virkne tēmas, par kurām vispār labāk nerunāt. Un to mēs labi apzināmies, un te iet runa par šīm vērtībām. Latvija pirmajā vietā ir partija, kas stingri iestājas par kristīgām ģimenes vērtībām, par dabisku ģimeni, par to, ka ir māte un tēvs, vīrs un sieva, ir puika un meitene, 2 dzimumi. Un tas ir tas, kas ir jāaizstāv. Mēs saprotam, ka cilvēki var būt dažādi, bet tomēr pamatvērtības ir tādas, ka tikai attiecībās starp vīrieti un sievieti var dzimt bērni visi. Un viss pārējais ir izdomājums un var runāt par visādām citām iespējām, arī mākslīgajām, bet tomēr pamatā dabiskās attiecības ir, ka ir sieva vīrs, vīrietis sieviete, un viņiem var piedzimt bērni. Un kā teica Elīna Garančs, kad ja kādreiz viņa piedomāja, ko teikt, tad tagad vispār ir tēmas, par kurām runāt nevar. Un tās ir tās vērtības. Un ja mēs kādreiz bijām, principā, mēģinājām būt iecietīgi pret cilvēkiem, kas varbūt ir savādāk, tad, principā, mēs tagad esam palikuši par minoritāti, mēs vairs nevaram izteikties un runāt par vērtībām, jo viss tas ir homofobija. Mēs redzam to, ka tad, ja, piemēram, ir tās nevalstiskās organizācijas, par kurām gāja daudz diskusiju, ir simtiem organizāciju, kas saņem naudu, kas iestājās par šīm jaunām eiropiskām vērtībām, kur pretī tās organizācijas, kas stāv par dabisku ģimeni un atbalsta tradicionālās vērtības, tās principā nesaņem šādu atbalstu. Mēs redzam, kādas naudas tiek piesaistītas praidiem, ka to finansē gan caur SIFU, Sabiedrības integrācijas fondu, tad, ja kādreiz mērķis bija integrēt latviešus ar nelatviešiem, krievalodīgajiem, tad tagad, principā, viņi to pašu ideju pārņēmuši un runa ir par visām minoritātēm, bet patiesībā galvenā minoritāte esam mēs tagad tie, kas iestājas par dabiskām ģimenes vērtībām. Latvija izmirst, Latvijā mirs gadā apmēram 25,000 cilvēku, piedzimst jau mazāk par 1000 mēnesī. Tas nozīmē, ka šogad tie būs kādi 11,000, nākamgad iespējams tie būs tikai 10,000. Un tā ir traģēdija. Latvija izmirst, un ja cilvēki bērni nepiedzimst, tad attiecīgi nākotnē nebūs vēl cilvēki, kas šeit var dzīvot, strādāt, maksāt nodokļus un piedāvā vēl daudz brauc projām. Tā kā situācija traģiska, bet ņemot vērā, ka Latvijas galvenais karogs ir izvērtība un maucības, ļoti atvainojos, ja tās ir vērtības, jo runāt par to, ka tu dzīvo ar vienu vīru vai ar vienu sievu un ka tev ir liela ģimene, tas vairs nav labi, tas ir tā kā aizvainojoši. Tagad ir svarīga brīvība, ja, par sieviešu tiesībām. Jā, aborts tā ir slepkavība, tā nav. Vienkārši ir tas bērns, kas ir ieņemts, kas tiek abortēts, tas ir bērns. Tas nav kaut kas ono, tas ir bērns, kas tiek iznīcināts, un mēs, diemžēl, šodien to visu atbalstam, bet kā jau es teicu, protams, katrai sievietei ir tiesības pieņemt šādu lēmumu.
Bet jautājums, kādas vērtības mēs atbalstīsim un ko mācīs skolās. Un man sarkanās līnijas ir tas, ko bērniem māca skolās. Es gribētu, ka visās skolās bērniem māca pirmkārt par to, ka puika nākotnē būs labs vīrs, labs tētis, saviem bērniem, kurš rūpēsies arī par ģimeni, par saviem bērniem, tuviniekiem, un meitene būs māte un laba sieva. Jā, tas ir svarīgākais. Jā. Bet tad, kad ir tie 117 vai 150 dzimumi, par ko tiek runāts, es to nesaprotu. Godīgi sakot, es to nesaprotu, negribu saprast un negribu akceptēt. Es saku, lai ir cilvēki atšķirīgi, bet es uzskatu, līdz 18 gadiem mums tomēr ir nepieciešama skaidra vērtību mācība skolās, lai tiešām puika zina, ka viņš ir puika, meitene un meitene. Un es ļoti atvainojos, bet ja kāds ir atšķirīgs, tad būsim iecietīgi, bet pamatā mēs neatteiksimies no tā, ka kāds ir savādāks, no tā, ka puika ir puika, meitene, meitene. Varbūt pasaki, ko tu domā par to, ko Elīna Garanča teica un par visu to pārējo. Lūdzu. Es esmu redzējis Elīnas Garančas intervijas, un viņa vēl ir ļoti drosmīga. Viņa ir ļoti tieša un atklāta, un viņai ir tā priekšrocība, ka viņas talants ir tik liels, ka producenti vairs viņu nevar norakt. Citādāk viņi cietīs zaudējumus savos šovos un operas izrādēs. Līdz ar to viņi drusciņi varbūt pietēlo, īstenībā viņi gandrīz vai var teikt, ko viņi grib. Bet Ainārs saka, ka viņš nesaprot šito visu vogue un trans un tā tālāk. Es gan saprotu, jo tie ir faktiski, tā ir legalizēta mentāla slimība. Viss, kas sākās 70. gados ar Eltons Džons un Fredijs Merkūrijs un tas, jā, tu esi personība, tu esi arhitekts, mūziķis, dziedātājs un by the way, tāda man tur tā orientācija ir un viss, bet tu ar to neuzbāzies citiem. Un tie pēdējie 15 gadi, kas ir noticis, tie paši, kas kādreiz atbalstīja Frediju Merkūriju, Eltonu Džonu un tā, viņi paši ir ārprāti, šitie transkļu mūs ir padarījuši pa klauniem. Visi domā, ka mēs tādi esam, ka mēs spalvaini tēviņi stringos, tur mēģina ielīst meiteņu ģērbtuvēs, un tad kaut kādi sportisti veči, kas uzdodās pa sievietēm cīņu sportā, sasit sejas sieviešu sportistēm, kuras visu mūžu ir gājuši uz šo medaļu, un tie tēviņi vienkārši viņus piekauj un uzkarina to medaļu sev kaklā. Un tas ir maksimāli ārprātīgi perverss periods, uz kuru pēc gadiem 10, 15 mēs skatīsimies atpakaļ un vienkārši brīnīsimies, kā tāds vājprāts ir varējis notikt, bet skatoties vēsturē, tādas novirzes ir bijušas ik pa brīdim, vai tā būtu pirms Franču revolūcijas, tur izvirtusī aristokrātija, Markīzes de Sats un kas, vai tā būtu pirms 60 gadiem, piemēram, modes lieta bija lobotomija. Tas vispār skaitījies, ja tu neesi pārgriezis sev tās frontālās daivas, nestaigā visu laiku laimīgs ar nefokusētu skatienu, tad tam maz nebija stilīgs un nebija kruts, un laikam ejot, mēs tikai sapratām, kas tas pa vājprātu. Un bioloģiju neviens nav atcēlis. Paies laiks, un mēs skatīsimies uz šito posmu atpakaļ ar izbrīdnu un zināmā mērā tādām šausmām, kā tas ir varējis notikt. Bet mums joprojām ir fiziskie ķermeņi, un mēs nevaram savādāk. Mēs nevaram bērnus pavairot pa faksu vai uz kopētāju vai nopumpēt viņus no failiem LV. Laiks un bioloģija visu noliek savās vietās, un tas, ka vienā brīdī viņi ir bijuši populāri, mēs līdz šim brīdim nenovērtējam, kā mēs esam izvairījušies pa milimetru no lodes pirms 2,5 gadiem, 7. novembrī, kad Trumps uzvarēja vēlēšanās. Ja tā būtu Kamala un demokrāti un viss šitas turpinātos, kur pasaules top universitātēs pirmā vietā ir nevis talants, izcilība un zināšanas, bet tas, kurā mītiņā tu ar kādu karogu esi rāpojis uz ceļiem un pret ko tur protestējis,
ka mēs atceramies sociālo cenzūras, visu to teroru, kāds bija. Ja būtu uzvarējuši demokrāti, mēs nespējam iedomāties, kādā veidā tas būtu ietekmējis mūsu dzīves. Bieži vien tāpat kā mēs nespējam iedomāties, kā mūsu dzīves ir ietekmējis 7. novembris pirms 2,5 gadiem. Mēs esam izvairījušies pa milimetru no lodes, tieši tā kā Trumps tajā savā mītiņā. Ja? Nu jā, Erika, bet tagad atgriežoties pie politikas, mēs apzināmies, ka 3. oktobrī būs vēlēšanas. Un tas, ko mēs redzam, ka kaut kas sāk mainīties tomēr Latvijā. Vēl pirms kāda laika populārākā partija bija Jaunā vienotība. Viņi kontrolēja visu varu. Viņi kontrolēja visus mēdījus. Viņiem pakļautas lielākā daļa ir nevalstisko organizāciju, kuras viņi kontrolē, jeb kuras viņus kontrolē. Viņi saplūduši ar Sarmītu Celerdešu 8-kāju, jeb 100-kāju, kontrolējot, piemēram, nāk vēlēšanas, un mēs zinām, ka tur sēdēs Latvijas radio eksperti, kuri viennozīmīgi aģitēs pret Šlesaru, pret Latviju pirmajā vietā, pret šo tumsonību, vai tas būs Streips, vai tas Ozoliņš, vai Rauceps, vai vienalga kurš. Ja, tur tiek savākti tie speciālisti, kas ir pret šīm visām vērtībām, jo viņi grib, lai pasaule būtu tieši šī, tā visatļautība, jā, lai būtu visi šie dzimumi un tā tālāk, un principā tradicionālās vērtības viņu ieskatos ir jāiznīcina. Un kā tas ir sanācis, ka tagad, kad nomainījusies valdība, valdībā ir Kulbergs, kas pēc būtības ir sagājis kopā ar Vienotību, par ko man jāizsaka nožēla, jo es viņam teicu, ka mēs būtu gatavi atbalstīt viņa valdību, arī ja tā būtu mazākuma valdība, un mēs redzam, cik grūti iet ar Vienotību, kādas plēšanās notiek. Bet, labi, šī valdība tūlīt pēc 1,5 mēneša beigsies, 3. oktobrī būs vēlēšanas. Jautājums ir tev, kā tas ir sanācis, ka populārākā partija Vienotība šodien jau ir zem 5% un cīnīsies par 5%. ZZS, kura bija otra populārākā, šodien ir starp 2 un 3%. Kas ir noticis, vai tiešām sākās kaut kāda atmoda, vai tiešām cilvēki grib pielikt punktu visai tai vienotības ideoloģijai, vai viņi vairāk nepērk, vai arī viens jautājums. Vai mums jāpateicās tam, kad Amerikā uzvarēja Donalds Trumps, kurš Zakarbergam skaidri pateica, ir jānovāc visi rečekiste, kas ietekmē informāciju visā pasaulē, tā skaitā Latvijā, jo starp citu pirms iepriekšējām vēlēšanām mēs tikām regulāri bannoti, jeb vienkārši slāpēti, aizvērti. Facebook man regulāri uz 30 dienām aizvēra, pēc tam bija tas saucamais tā ēnu bannings, jeb, kad shadow banning, kad principā mani nevarēja atrast sociālos tīklos nemaz, un tad Trumps tika ievēlēts, un Zakarbergs pateica, ka viņš noņem nost tos rečekistus visā pasaulē, kuri arī saņem naudu, un tagad beidzot, pateicoties sociālos tīkliem, cilvēkiem sāk atvērties acis, un kā man viens cilvēks teica, ka viņa vecāki, kas visu mūžu, visus pēdējos gadus bija tādi vienotības atbalstītāji. Tagad viņš viņus pieslēdza pie Facebook un TikToka, un pēc burtiski 1 mēneša viņi teica, ka viņi balsos par Latviju pirmajā vietā par Šlesaru. Vai tiešām mūsu ietekme sociālos tīklos tagad ir tik liela, un pateicoties tam, ka mēs caur sociālos tīkliem varam uzrunāt daudz vairāk cilvēks nekā tas ir bijis iepriekš, tas nozīmē, ka Panorāma, Latvijas televīzija, Latvijas radio un visa tā pārējā sorosistu kliķa ar žurnālu ir priekšgalā, viņa zaudē savas pozīcijas. Kā tu to visu vērtē un kas būs ar partijām Vienotību un ZZS tavas prognozes? Skaties, te ir atkal līdzības ar Trumpa uzvaru, jo, ja tu skatījies mēdījus Amerikā, klasiskos tradicionālos mēdījus, tad faktiski Trumpam nebija nekādu izredžu. Pret viņu bija visi tur kongress, tur augšas un apakšas, un visi dienesti, un CIP, un FBI, un CIA, un tiesu sistēma, un Holivuda, visi Holivudas aktieri, izņemot Stallone, laikam, un Mel Gibsonu. Faktiski, ja tu skatījies televizoru, tad Trumpam nebija nekāda izredžu, bet sabiedrībā ir kā, tu skaties uz televizoru, tu paklausies Krustpunktā, Panorāmu, paklausies de facto bez tabū. Tas, tur, tas, Šlesers sligs.
un vispār viss tur, bet tu ieej virtuvē, parunā par sievu, ar bērnu, es saku, pagad, tā nav, jūs man te karināt kaut kādas makaronas uz ausīm. Un tev var pūderēt tās smadzenes, cik grib, bet tu izslēdz televizoru un tev atklikšķi atpakaļ. Un to mēs redzējām Amerikā vēlēšanās, un es domāju, to mēs redzēsim arī oktobrī. Tas ir diezgan tieši līdzība. Ko vēl? Vienotība ir izdarījusi pilnīgi visu viņiem darīt, zem viņiem bija visas iespējamās struktūras, KNAB un visi iespējamie dienesti, mēdī, nevalstiskās organizācijas, viss. Un situācija ir analoģiska, tev var būt instrumentu kastītē visi iespējamie atbalstītāji, bet cilvēki paskatās apkārt, saka, paga, tā nav, kā tu stāsti. Tagad pirms Ziemassvētkiem par milzīgi dārgu naudu, tur bez 100 000 vai vairāk, pa visiem radio skanēja, cik ārkārtīgi labs ir šī gada tātad budžets, un tur pat bērni bija izmantot. Mans tētis ir laimīgs vai vesels, tad arī es esmu laimīgs vai drošībā. Kaut kāds 5 vai 6 ārprātīgas reklāmas, cik nenormāli mēs labi dzīvojam un cik labs ir budžets. Un veselības budžets, bet tu brauc tāds mašīnā, tev tas radio ir ieslēgts, un tā tu dzirdi to radio, cik kolosāli mums tā veselības aprūpe. Tu brauc un domā, paga, bet man Olmīti jau viņai pieraksts pēc gada, viņa joprojām netiek, viņa ir slima, viņa var nomirt ātrāk nekā viņa tiks pie tā ārsta. Kā, ja tas neatbilst realitātei, ko tu redzi apkārt, vienīgā reakcija ir naids un neizpratne un pilnīga skaidrība, ka tev melo. Un lūk arī rezultāts. Pa ZZS, pa Zaļo zemnieku savienību runājot, klasisks piemērs, tie džeki nav redzējuši Krustēlu vai kādu citu filmu, kas notiek ar nodevējiem un uzmetējiem, ar saviem vēlētājiem. Man kaut kur vēl ir video, kur Krauze tēlēd izsakoties bija drīzāk gatavs visus savus bišu stropus apēst nekā balsot par Stambulas konvenciju. Un tad, lai paņemtu viņus valdībā, viņi nobalsoja par ar to domu, nekas, drusciņi piekrāpām, bet tik daudz labus darbus izdarīsim, ka gan jau aizmirsīs. Un pirmkārt, nekādus labus darbus viņi neizdarīja. Viņi nobalsoja pilnīgi pretēji savu vēlētāju interesēm ar 13 miljārdu klimata likumu, ar TET un LMT pirkšanu, ar vēl daudzām lietām. Un tad viņi beigās attapās, ka viņi tomēr ir pret Stambulas konvenciju, tad viņi atkal noraustījās, izrādās, ka viņi ir atkal par. Un vēlētājs visu kaut ko var piedot. Viņš var nepiekrist partijas nostājai vai partijas vērtībām, bet viņš ciera to nemainīgumu, ka tev var uzticēties, tu zini, ka tas ir tā, un tu nemaini savas vērtības. Un ja tu ļurinies, tad tev ir tie 2%, un droši vien, ka beigās pat būs vēl mazāk. Un tas pats ar vienotību, ja zemnieki jau skaidri zina, ka viņi zaudēs. Es domāju, ka vēlēšana naktī vienotības svīdīs tur 4,9, 5,1, 4,9, tieši tāpat kā attīstībai par svīda vēlēšana naktī pašvaldību vēlēšanās, iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, ja. Es domāju, ka tur reāli pūts kāds 10 kilograms tā naktī izsvīda. Un tagad līdzīgi būs vienotībai. Varbūt jūs tiksiet, varbūt jūs arī netiksiet. Un varbūt, ka visticamāk jūs varbūt arī netiksiet, tāpēc, ka uzlikt par savu to līderi Arviju Lašerādeni, kurš pēc 30 gadiem komunikācijā, medijos un politikā joprojām boksterē no lapiņas un uzrunā vēlētājiem, premjeru uzruna vēlētājiem, un viņš jau kļūdās vairākas reizes tajā teikumā ar tieši 0 enerģiju. Līderim ir jābūt enerģijai, un ja Ašerādenam kā līderim ir tā telefona baterija ir viena strīpiņa, un tāpat raustās, kāds viņš līderis, un es ceru, ka Siliņi un Ašerādens novilks to vienotību vēlēšanās pilnībā zem ūdens. Ērika, tev viens komentārs, ka šo Rasulu bija unikās savā sapurā un būtībā. Viņš skan tā. Atkal man Ēriku Stenzinieku par prezidentu. Jautājums, vai tu būtu gatavs kļūt par Latvijas prezidentu? Es būtu gatavs. Jautājums, vai sabiedrība man pieņemt un pie šī vēlēšana likuma pirmkārt par mani neviens, bet Saeimas vairākums par mani nenobalsot. Jo visi zina, ka es esmu diezgan tāds tieši savā raksturā, un es baidos, ka es varētu būt drusku mazliet tāds Trumps, kas saka, ko domā, un varbūt tā nostāja man būtu
migrācija, ģimeņu politika, viss pret to transgenderismu un visu pārējo par Latvijas interesēm pirmajā vietā. Brisele, ja jūs mūs uzspiežat tur sazāļēt kaut kādus zvejnieku kuģus, ja jūs mūs uzspiežat šādas regulas un noteikumus, nepiekrītam. Klimata likumam nepiekrītam. Tiesājamies 20 gadus un redzēsim, varbūt samaksāsim sodā, varbūt nesamaksāsim. Un tā ir Polijas nostāja, un par to viņas arī ciena, un tā ir arī Ungārijas nostāja gan pie iepriekšējā, gan pie šī premjera. Viņam ļoti, ļoti cieta nostāja šajā jautājumā, un es uzskatu, ka Latvijai pietrūkst mugurkauls. Viņš vienkārši mugurkauls ir, bet viņš pagaidām nav pie vārds, bet paskatīsimies 3. oktobri. Es pēdējo jautājumu uzdošanu cilvēks jau saskaitīja 3. vai 4. reizi, viņš raksta, jo centīs domāt, es pieši tev apesēc jautājums. Kas bija pirmā vista vai ola? Tas bija pirmā vista no ola. Lielais sprādziens bija pirmais, kas droši vien ir tā ola, no kuras izšķīlās visums, un man aizraušanās kopš 10 gadu vecuma ir astrofizika, kas gāja astronomu pulciņā, kad viņš vēl bija katedrālē, kas iepriekš saucās planetārijas, tur zvaigžņotā debesis, un visas ļoti daudz laika pavadu skatoties un pētot, lasot, uzzinot, kas jauns mums tur astrofizikā, kosmosā, universā un visur citur, un tā ir atsevišķa tēma, par ko es varu runāt bezgalīgi, tieši tāpat kā par vecu analogo audiotehniku ar leņķu magnetofoniem un skaņām un visādiem pastiprinātājiem, 2 tēmas. Jā, bet tas, kas attiecās par partijas pozīciju, mēs esam par ģimenes un kristīgām vērtībām, ja Ādams un Ieva Bībelē skaidri pateikts, kā radās zeme, kā Dievs to visu radīja. Protams, to var pieņemt vai nepieņemt, ticēt vai neticēt, bet skaidrs ir viens, kad pasaule bez Dieva nevarēja tikt radīta, jo ja tas būtu vienkārši kaut kāds hauss, vienkārši sprādziens un aiz tā nebūtu Dieva, tad visdrīzāk mēs dzīvotu tiešām hausā, bet tomēr pasaule fantaziska vieta. Neskatoties uz visām problēmām, par ko mēs runājām, pasaule ir Dieva radīta un tiešām Dievs ir varens. Bet, kas attiecās par partijas pozīcijām, Ērika, mums dažos jautājumos ir ļoti skaidra pozīcija. Piemēram, mēs šodien esam vienīgā partija, kas ir pārstāvēta Saeimā, kurai skaidra pozīcija attiecībā uz Stambulas konvenciju. Vienota pozīcija, mēs esam pret Stambulas konvenciju, jo mēs uzskatām tieši, ka caur Stambulas konvenciju, par kuru tiek runāts it kā tur vardarbība pret sievietēm un daudz ko citu, vienmēr rodas jautājums, bet pasakiet lūdzu, kurš likums šodien veicina vardarbību? Nav tāda likuma Latvijā. Tās visas ir blēņas un izdomas, bet Stambulas konvencijā tur ir iestrādāti punkti, kas principā veicina vienzīmumu partneru attiecību legalizēšanu un šīs jaunās kārtības ieviešanu. Un tas ir tas, par ko ir cīņa. Ne jau par vardarbību pret sievietēm, tas ir cīņa par to, kad māte nav māte, tēvs nav tēvs un puika nav puika, meitene nav meitene, ka visas robežas tiek nojauktas un mēs dzīvojam ļoti eiropeiskām vērtībām. Par tādu Eiropu mēs neesam balsojuši. Mēs esam balsojuši par Eiropu, kura ir veidot uz kristīgām vērtībām. Tātad Stambulas konvencijas mūsu pozīcija, mēs esam pret to vienlaicīgi, ar ko mēs arī atšķiramies, ka mēs skaidri runājam, ka ir radikālie spārni. Viena saka, nas больше, ruskī mir, otrs saka, Latvija nepadodies, Krievi nāk, un tā ir cīņa, kas ne pie kā laba nav novadusi. Mēs izmirstam, mūs paliek aizvien mazāk, cilvēki brauc projām uz dažādām pasaules valstīm, un šajā gadījumā ir jāatgādina, ka vairāk nekā 200,000 cilvēku Latvijā dzīvo jauktās ģimenēs. Māte krieviete, tēvs latvietis vai otrādāk. Vai tur Ukrainas, vai Baltkrievs, vai kāds cits tautības pārstāvs. Mums ir ļoti daudz, tas asiņu krustošana ir notikusi pēdējo daudzu gadu garumā. Un tas, ko es redzu, ka viss šis process cīņa pret krieviem, krievu valodu, tas ir kategoriski man un mūsu partija nav pieņemusi, jo mēs esam par saliedēšanu. Mēs esam par to, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, bet mums jārespektē visas valodas, visas dzimtās valodas, kurās runā cilvēki. Jā, krievu valoda, jā, ukraiņu valoda, jā, čigānu valoda, tur tātad ivrīts, kurā runā ebreji,
un poļi un tā tālāk. Visi tie, kas šeit dzīvo. Bet, protams, tā galvenā cīņa ir par to, vai ir tiesības cilvēkiem domāt un runāt krievu valodā. Es teikšu tā, ka ir bijusi Padomju Savienība, lai kā viņi mēģināja tur latviešus arī integrēt, un krievu valoda pārņēma praktiski tur visas sfēras, bet tomēr notika dziesmu un deju svētku, un tāpēc, piemēram, es arī skaidri saku, ka mums partijā rakstīts, ka pabeidzot skolu, bērniem būtu jāzina 4 valodas, jo mazai valstī cilvēkiem ir jābūt gudrākiem nekā tām valstīm, kurās, piemēram, ir viena liela valoda, angļu valoda, piemēram, vai franču vai vācu. Mums jāzina vismaz 4 valodas, un attiecībā uz krievu valodu es uzskatu, ka visiem krievvalodīgajiem, jeb krieviem, kuriem dzimtā valoda ir krievu, ir jābūt tiesībām mācīties pāris priekšmetus vismaz arī viņu dzimtajā valodā. Literatūra, gramatika un vēl viens priekšmets, un es domāju, ka tas būs tikai ceļš uz tādu apvienošanos, lai mums jāizrāda cieņa. Valoda nav tas, pret ko ir jācīnās, un tas ir tas, kas ir rakstīts mūsu programmā. Un vēl viena lieta, ko es gribētu minēt, ir savākt apmēram 57,000 parakstu par 2. pensiju līmeņa izmaksāšanu uzkrāto naudu, un mēs to atbalstam, tas ir rakstīts mūsu programmā. Diemžēl Vienotība savā laikā pacēla to referendumu griestus līdz 155,000. Diemžēl izskatās, ka arī šoreiz mēs nevaram savākt, bet ja mēs uzvarēsim, tad mēs inicēsim tieši dot tiesības izmaksāt šo naudu katram cilvēkam, jo tā nauda ir uzkrāta, tā nav budžeta nauda, un katram ir jābūt tiesībām pieņemt lēmumu. Ja viņi gribēs atstāt naudu 2. pensiju līmenī, lūdzu, tā ir katra individuālā izvēle, bet tā ir tā kā banka. Ja kāds grib investēt veselībā, nekustamā īpašumā, jeb kādām citām vajadzībām, mēs gribam dot šo iespēju, jo tā ir cilvēku uzkrātā un noguldītā nauda. Ja mēs uz to visu Ērika apskatāmies, Latvija pirmajā vietā mums ir skaidra identitāte, tātad kristīgās ģimenes vērtības, ekonomiskā izaugsme, kur mēs esam vislielākie kapitālisti. Mēs ticam to, ka tieši caur biznesu, caur ekonomisko izaugsmu mēs varam uzlabot dzīvi Latvijā. Un, protams, šī sabiedrības saliedēšana, kā tu saki, piemēram, bet ir partijas, kā tu teici, ZZS, kuras nodeva vēlētājus, piemēram, tā pašā Stambulas konvencijas jautājumā, ir vēl kaut kādas lietas ir bijušas. Patiesībā tā ir sanācis, ka šodien Latvija pirmajā vietā ir viena no populārākajām partijām. Mēs ilgu laiku bijām pati populārākā partija, lai gan Saeimā mēs esam bijuši vismazākie. Tagad tā kā mēs cīnāmies ar Kulbergu pa 1. 2. vietu, un principā ir liela varbūtība, kad Latvijas iedzīvotājiem 3. oktobrī nāksies izdarīt vēsturisku izvēli, balsot vai par Šlesaru kā premjeru, jeb pa Kulbergu. Bet tas, ko es arī šodien varu apliecināt, ka es domāju, kad nākamajā Saeimā nāksies apvienoties tām partijām, kuras būs ieguvušas vislielāko vēlētāju atbalstu, un kurām nav pretrunas ideoloģijas. Protams, katrā partijā ir kaut kādas atšķirības. Kā tu redzi? Vai tu redzi tam, ka mēs varētu tiešām notīrīt laukumu, piemēram, neiekļūst ZZS, neiekļūst Vienotība, un 2 partijām ir vairākums, jā. Jo tad ir vieglāk pieņemt lēmumus, tad ir vieglāk nodrošināt attīstību, rīcību, un arī zināmā mērā arī uzņemties atbildību, jo šodien lielākā problēma ir tāda, ka ir ļoti daudz partijas, 3, 4 vai pat 5 partijas sanāk kopā, katrs velk deķīt uz savu pusi, un beigās neviens ne par ko neatbild. Tāpat kā ir zelta pāles, par kuru neviens neatbild, tur iztērēties 100 miljoni, jeb pat miljardi Rail Baltica, tagad Air Baltica jau 1,2 miljardi ir izpļiekarēti un tā tālāk. Kā tu redzi, jā? Vai var notikt tā, ka, piemēram, 2 partijas veido nākamo valdību, un ko tu saki par Latviju pirmajā vietā, par mūsu izredzēm, jo šodien mūsu partija atbalsta vairāk nekā 150,000 cilvēku Latvijā. Lūdzu. Tas būtu absolūti, protams, ideāls variants, un mums ir piemēri reģionos, mums ir piemēri ārpus Rīgas, tās pilsētas, kur pie varas ir vai viena partija ar vairākumu, vai 2 stipras partijas, kas veido vairākumu.
tā ir Liepāja, tā ir Valmiera, tā ir Ogra. Ja? Tur, kur ir viegli lēmumu pieņemšana un laba sadarbība, tur viss iet uz augšu, kur ir 5, 6 un pat 3 partijas, tur ir kašķi, un tā kā, es arī drusku tāls virzienā tāds sakmēs, ka tur tik bieži, ļoti nesenā pagātnē, tik bieži ir mainījusies tā koalīcija, un nevis tā, ka iepriekšējā strādāja slikti, un tad tur 16-1 nedēļu. Tur ir 7-8, 8-7, kāds saslims, kāds atkal uzstājas, to drusku sazvērestību, atkal tas aizbergs metās otrādāk. Un baigi nav viegli strādāt, tiešām nav viegli tad strādāt. Bet par Kulbergu runājot, es vērtēju politiķus pēc dzīvē padarītā un arī pēc tā, cik viņiem un kādas viņiem ir rēts uz muguras un kāda dzīves pieredze. Kulbergs ir jaunais, tiešām perspektīvais politiķis, tād uzlecošais, ja? Bet es uzskatu, un es arī no sevis zinu un pazīstot Aināru, ka tu nevari būt, labi, tu iespējams vari būt, bet tu neesi tāds patiešām nobriedis politiķis, kamēr tu neesi bijis jaunais, perspektīvais, uzlecošais, mīlētais, kritizētais, ienīstais un izgājis to pilnu ciklu, ka tu zini gan tās dzīves konfektes, gan tos dzīves piparus, ja? Un tu pazīsti dzīvi, tu zini vērtības, tu neesi viņas nodevis, un tad tev ir tā kvalitāte, ar ko atšķirās, teiksim, Pink Floyd no kaut kādas tur 1 nedēļas vai 2 nedēļu zvaigznes. Tā man šķiet, un par padarītajiem darbiem Kulbergs ir savus pēdus atstājis auto tirdzniecībā un varbūt kādās citās drusku sfērās, bet es ienāku Rimī, es apķeru groziņu rokturu, un reku ir tie Aināri padarītie darbi, reku viņš ir atvedis Rimī, es ieeju Spicē, Alfā, vai es ieeju Origo, vai es ieeju Olimpijā, reku viņš ir, es skatos uz saules akmeni, reku es viņu varu aptaustīt, reku ir tie darbi. Un priekš manis tas ir ļoti svarīgi, ko tu esi taustām izdarījis un cik daudz tu esi taustām izdarījis. Plus vēl dzīves pieredzes, tāpēc ir noliek blakām Aināru un Kulbergu. Jā, abi divi man simpatizē, bet reku ir padarītie darbi. Tā. Ko, Erika, varbūt uz šīs pozitīvās nos, tad arī ņemot vērā, ka jau mēs esam vairāk nekā stundu runājuši, dosim iespēju vēlētājiem vēl līdz 3. oktobrim padomāt, izvērtēt, par kuru līderi balsotu, bet es esmu pilnīgi pārliecināts un es gribu aicināt visus tie, kas pat šodien varbūt negrib atbalstīt mani personīgi un Latviju pirmajā vietā, nebalsojiet tikai par vienotību, nebalsojiet par tiem, kuriem ir jāaiziet. Tā kā ir nepieciešams tomēr, lai būtu jauna vilkme Latvijai, lai būtu jauna izaugsme un vienotība tiešām ir atbildīga par to, ka Latvija šodien ir praktiski visos rādītājos Eiropas Savienībā pēdējā vietā. Un tā nav nejaušība, jo mēs ar Igauniju un Lietuvu bijām vienādās pozīcijās, kad sabruka Padomju Savienība, un tagad mēs esam atpalikuši uz mūžību. Un nevis mēs vairs runājam, kad mēs sasniegsim Skandināvijas valstis, Vāciju, bet mēs šodien jau dzirdam, ka mēs nekad vairs nesasniegsim Lietuvu un Igauniju. Es tam neticu, man ir plāns, es zinu, kas ir jādara, lai Latvija būtu veiksmīga, ekonomiski attīstīta, kā jāpiesaista investīcijas, kādas aktivitātes nepieciešamas Latvijai, ir jāstrādā, jāiekuro jauni tirgi, jāveido attiecības ar dažādām pasaules valstīm, ir jāmeklē intereses un jāpārliecina, lai investīcijas nāk Latvijā, nevis Igaunijā, Lietuvā, Polijā vai kaut kur citur, bet to ir iespējams izdarīt, ja visi sākot ar prezidentu, premjeru, ministriem un daudzām citām amatpersonām strādā vienā virzienā. Tā kā mans novēlējums, Erika, un tagad tavs novēlējums, ko tu novēli vēlētājiem un iedzīvotājiem? Viss mūsu pašu rokās, kā mēs varējām pārliecināties pēdējās 72 stundās, slīcēja glābšana pašu slīcēja rokās. Un vislabākā slīcēja glābšana ir 3. oktobris, vai mēs bezspēcīgi ļausim pašiem tur nogrimt ar gludekli pie kājas vienotības un progresīvo izskatā, vai mēs paši sev palīdzēsim ievēlot tos
kas ir sev dzīvē pierādījuši un kas kaut ko saprot no dzīves. Sveiciens Kolkai, sveiciens Piekrastē, sveiciens Lībiešiem.